Tas nenotika nekur tālu. Tepat Rīgas centra Matīsa ielas dzīvoklī bija Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad Marta ar Edvardu atklāja. Marta, man šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks šķiet ļoti dīvains. Kas tad nu? Es gan nekā neparasta neredzu. Parasti visapkārt ir balts, bet šogad ielas ir tik pelēkas. Tiešām es nebiju ievērojusi. Jau sen sniegmēts maisam vajadzēja pārplīst virs Rīgas. Ja nu tas sniegs nav piecis tikai Matīs ielai, ja nu citās ielās viss ir balts, man ir priekšlikums. Saģērsimies un iesim skatīties. Ģērbimies arši, kamēr māma ar tēti vēl nav pārnākuši no darba. Izgājuši uz Matīsa ielas, viņi skriešus skrēja uz Čaka ielas pusi. Te pēkšņi viņiem ceļu aizšķērsoja rūķu kolonna, kuras stingriem soļiem aizsoļoja pa Čaka ielu. Kur rūķi, tur arī jābūt sniegam. Viņa aizsoļoja uz Baronas ielas pusi. Sekojam! Uz Krišjāņa Baronielas rūķi bija izveidojuši savu darbnīcu. Tur viņi grieza, līmēja, zīmēja, saiņoja. Marta ar Edvardu bija pārsteigti, ieraugot tik daudz rūķu mākslinieku vienu vietu. Ko jūs te darāt? Yeah.
lielā haosā, no artilērijas ielas gaudodams, šņaudams, šurp skrēja Karabas Barabas. Mums visos skrien cūciņas, velciet rūķis silītē. Jūksim cūciņ silītē, brauksim Rīgas pilītē, Rīgas kungi brīnīsies, kas tie tādi mūzikam. Rīgas kungi brīnīsies, kas tie tādi mūzikam. Cik te viss kluss un mierīgs, te gan mēs varētu atrast sniegu. Skat, kāda brīnumaina uguns. Kas tur dzīvo? Mazi jauki Ziemassvētku rūķīši. Thank you.
klausoties rūķu dziesmā, viņi abi bija nonākuši līdz Bruņinieku ielai. Uz Bruņinieku ielas zvēri pēdo pa sniegu. Ej, 10 sniega vīri nāk! Uzmini, mini, vai tās
Skaties, tas nav īsts sniegs. Tā ir tikai papīra sniegpārsliņa. Cik žēl, vai tiešām šie Ziemassvētki būs pēc īsta, balta sniega? Edvard, nepadodamies. Iesim tālāk uz Stabu ielu. Stabu ielas rūķi bija piemirsuši, ka viņiem ir jāgatavojas svētkiem. Viņi paši savā nodabā strauji griezās dejā. Neatstāsiet bērnus bez dāvanām. Kamēr Stabu ielas rūķi pildīja savus pienākumus, tikmēr Marta ar Edvardu devās tālāk līdz Avotu ielai. Šī iela jau
visā sapulsusies svētkiem. Nav galvenās lietas, Ziemassvētku eglītes. Nu jā, laikam arī būs. Rūti, to tagad nes? Mēs jau esam nonākuši atpakaļ savas Matijas ielas, bet kā sniega nav, tā nav. Kurš mūsu ielas Rūti? Discussão
Rūtīši, ko mums darīt? Tik ļoti gribas baltus Ziemassvētkus, bet... Palūdziet burvi! Bet kur lai meklē to burvi? Savās sirsniņās!
Ļaujiet man pateikties jums. Dziesmiņa skan, priecīgi man, priecīgi jums. Pasaule smaida, es zinu, būšu priecīgs, es un klus. Atnāciet lūdzu, jaunais gads jau klāt. Un mani te neviens nav gaidījis un aicinājis. Patiešām gaidījāt. Es nejauši garām gāju pa Čaka ielu un dzirdēju tik skaistas skaņas. Man ir prieks jūs redzēt katru. Vai jūs esat bijuši labi skolēni? Patiešām. Un vai jūs Ziemassvētku vecīšu Ziemassvētku sveicienu zinat? Ho! Varat tā pateikt? Ho! Kādi jūs bijāt šajā gadā? Patiešām? Kam es to varētu pajautāt? Vai tu man varētu, meitenīt, pateikt? Kādi viņi bija? Es teikšu, ka viņi bija ļoti jauki un paklausīgi bērni. Un to mēs tūlīt varēsim parādīt. Un viņi to tūlīt pierādīs. Tiešām? Jā. Jūs taču protat klusām aiziet savās vietās. Tad parādiet to lūdzu. Patiešām paklausīgi. Es taču teicu, ka mums ir ļoti paklausīgi bērni. Un Ziemassvētku vecīt, vai tu dzirdēji arī, kā viņi dzied? Tāpēc jau es ienācu. Domāju, ka te brīnumi notiek. Un tev patika viņu dziesmas? Ļoti. Nu tad pakāpsim lejā, es tevi iepazīstināšu ar tiem bērniem, kas dziedāja. Labi. Nu paskaties, cik jauki, brīnišķīgi bērni. Super. Un tās ir tikai pirmās klases. Es domāju, ka te ir visa skola no Rīgas. Nē, tās ir tikai pirmās klases. Ja visa skola no Rīgas, tad jau mums te vietas nepietiktu zālē. Es esmu pārsteigts. Un mums ļoti brīnišķīgi dziedāja pirmā A klase. Kur ir pirmā A klase? Man ir prieks par jums. Tu patiešām ej pirmajā klasē? Man liekas, ka tu jau institūtu esi beidzis. Ko? Nē? Man jau tā likās. Rūķīt, bet Ziemassvētku vecīt, vai tad tev tādiem brīnišķīgiem bērniem kaut kas tajā maisā neatradīsies? Es saprotu, krīze.
Tā nauda mainījusies, tā švaki jau būs. Nu, ir jau gan tāds paplāns tev tas maisiņš, bet ļaujies ielūkošos, varbūt kaut ko tomēr var ieraudzīt. Nu, paskatīsimies. Nu, nav taču galīgi tukšs, nu, kaut kas jau tev tur ir. Nu, paskaties, nu. Tas man pašam garšo. Nu, Rūķi, Ziemassvētku vecīt, nu var jau būt, ka kaut ko arī pats tu dabūs. Nu, varbūt šito paciņu atdot pirmai A klasē. Nu, labi. Bet tikai šito, ja? Nu, labi, tikai šito. Par pārējo parunāsim. Kur ir tā pirmās A klases lielākā meitenīte? Nu, tur ir daudz tie bērni. Nu, ja? Vienam bērnam. Nu, labi. Bet tas būs visai klasē, to tu pēc tam atdos skolotājai, ja? Nu, tad es esmu patukšojis, tad es eju. Nu, Ziemassvētku vecīt, bet mums taču te vēl ir paskaties, cik daudz bērnu. Bet tu taču teici, lai padalās. Bet viņi tikai ar savu klasi. Nu, labi. Mums brīnišķīgi dziedā, šī klase bija muzikas klase. Bet mums brīnišķīgi dziedāja arī klase, kura nav muzikas novirziena klase. Un tā ir 1. B klase. Kur ir 1. B klase? Rūtīt, nu atradīsies taču kaut kas arī 1. B klasē. Nu, viens bērns nāk uz priekšu, nāk lielais Rūķis. Nu, lūdzu. Atdosi arī skolotājai, un tad jau jūs padalīsieties. Un Rūķīt. Ziemassvētku vecīt. Mums taču ir vēl 2 muzikas klases. Nu, bet tu zini, meitenīt, ir taču teikts, ka vajag saspiesties kā pingvīniem. Un būs siltāk. Nu, viņi jau tā ir saspiedušies. Paskaties, cik cieši tie bērni sēž. Ja tu man gribi pārliecināt. Protams. Un mums brīnišķīgi dziedāja arī 1. C klase. Kur ir 1. C klase? Jā. Nu, nāc šurp, meitiņi, varbūt, kad arī jūsu klasē kaut kas atradīsies tajā rūšu maisā. Nu, vai tad vēl kaut kas ir tajā maisā vienai klasē vēl atradīsies? Nu, es taču galīgi tukšu maisu. Nē, vēl tev tur ir, es redzu. Nu, labi. 1. D klase mums vēl ir. Nu, lūdzu. Ziemassvētku Rūķīt. Kā tev šķiet, vai tie bērni varētu iemācīties tik skaisti dziedāt un dejot, ja nebūtu skolotāji? Gan jau, ka varētu. Tu tik pa daudz ielūkojies man tevī maisā. Es redzu, un vēl mums sniegu meklēja 2 braši bērni. Un sniegu mums meklēja Marta un Edvards. Kur ir Marta un Edvards? Tiešām, paldies. Man traknāk nesanāca, piedod. Nu jā, nē, tev tur vēl ir. Un dziedāt mums mācīja skolotājas Elīna un Lāsma. Ai. Bet bērni arī dejoja. Patiešām? Jā, to tu droši vien pa logu neredzēji. Nē. Dejot mums mācīja 2 skolotājas arī, skolotāja Agnese un skolotāja Rudīte. Kāpēc tu viņu sauc par skolotājām? Tās tāds meitenītes vien ir? Nu, meitenītes, skolotājas. Un kur mums ir skolotāja Agnese? Vai cik tālu aizmukusi? Un tad vēl paskaties uz to pusi, tur pie klavierēm sēdēja koncertmeistari, kas klavieres māk spēlēt. Kas ir klavieres? Nu, tas ir tāds liels melns galds ar baltiem Man arī ir melns galds. Tev arī? Tu ar māk spēlēt? Nu, uz savu galdu redz, es saspēlēju dāvanas. Nu, redz, kāds malacis. Nu, tad mums ir koncertmeistare Ruta.
Un tad mums visu šo pasākumu vadīja vēl skolotāja Inga. Tā ir skolotāja. Tā ir skolotāja. Man viņa atgādina Laumiņu. Un tad pašā noslēgumā tur skaisti piedziedāja viens puisītis. Puisītis. Nu, tas tā... Viņš laikam grib līdzināties man, es te tā skatos. Zivis pa daudz es ēdis. Jāpasit atpakaļ tās asakas. Ziemassvētku vecīt, un kad tu iesi laukā, tad varbūt uzkāp tur augšā, tu redzi, cik skaisti tur spīd gaismiņas, tur mums ir gaismotājs Elmārs, tur taču vēl tev kaut kas ir tajā maisā. Jā, un tur vēl arī skaņu operators Kalvis mums ir. Ir maisā. Un es redzu, tur ir vēl viena paciņa. Un paldies, teiksim, arī mūsu skolas direktoram. Arī tāds jums teikt? Arī mums ir tāds, jā. Arī tas var teikt. Man gan nav neviena direktora. Mums gan ir, kad mēs esam lepnāki. Vairāk man nelūkosies ar viņu maisā. Nu, es paskatīšos. Nē, vairāk tur nekā nav. Paldies. Nu, paldies, Ziemassvētku vecīt, paldies, tev jau laikam gaida vēl arī citi bērni šovakar. Protams. Šovakar un citu vakar ļoti darbīgs laiks. Es saprotu. Nu, tad teiksim, bērni, uz redzēšanos vecītim. Mēģināsim visu kopā. Ho, 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 ho! Nu, mēģiniet tā kā es. Ho, 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 ho! Līdz citam gadam. Pavadīsim ar dziesmiņu, Eglīte smaržo. Bērni paliekam uz vietas.